Nu tā, arī guļamistabas projekts man ir gatavs. Tātad vadotnes, atvilknes sadalīja aptuveni. Teiksim tā, nav dots izmērs, bet standartā tie 85 cm komodē tas tāds normāls, teiksim tā, ēras darba augstums. Tad durvis divas, un šeit arī tieši tāpat tika pielietots, lai starp spraugām neveidojās tie baltumi. Spraugās nespīd arī tas pats maliņas tumšās. Kvadrātveida GTV caurule, tā ir alumīnija. Viras, visur mēs izmantojam Blum viras un Blum vadotnes. Jūsu gadījumā es tur centos īpaši netaupīt, bet es neliku arī pilnu izvilkumu vadotnes. Visur ir ieliktas, tātad visur, kur ir atvilknes, tika ieliktas puses nepilnu izvilkumu atvilks. Tas nozīmē, ka viņi izvilksies pa 2/3 ārā. Pilnu izvilkumu tad izvelkās pilnībā. Ja gribat pamainīt, tad arī to visu var saskaņot. Vienkārši vadotņu, pat cik atvilktas ir daudz, tad vienas vadotnes izmaksas tev uz vadotnēm uz pusi dārgāk sanāks. Tāpēc es tur tā nezinu, kāds jums ir budžets, līdz ar to ieliku, teiksim, vidējo cenu, kas ir puses vilktā, jeb nepilnu izvilkumu. Un vīras visur es gan liku ar bremzi, arī nav zināms, kādi būs rokturi, un atkarībā no tā, kādi rokturi, un vai tiks izmantots rokturi, vai būs izmantoti kaut kur tiponi, tad no tā arī pamainīsies izmaksas uz virām. Jo šeit ir labas viras ieliktas ar bremzi, jeb to klusu aizvēršanu saucamo. Bet atkarīgs no tā, kādi būs rokturi un kur viņi būs, tad no tā arī pamainīsies nedaudz izmaksas uz virām, jo viras būs jāmaina. Teiksim, tiponiem izmantot cita veida viras. Nu tā, un arī tieši tas pats ar pilnu izvilkumu, bet pilnu muguriņu 16 mm. Tātad vadotnes, šī vienīgā vieta, kur netiks pielietota muguriņa, tur tikai kaut kā daļai tiks, teiksim, tā šķēršļa stiprinājums tiks ievietots tikai tā iemesla dēļ, lai nezaudētu atvilknes dziļumu, jo pat cik tā komoda ir diezgan pašaura, lai tur ieliktu 35 mm dziļumā vadotni, tad, un ar ieliekamām fasādēm, tad man nācās muguriņu šeit nelikt, tad tiks izmantots tikai tāds kā falšais panelis aizmugurēs stingrības nodrošināšanai tikai kaut kādās divās vietās un viss. Tā, arī jā. Un tad arī tāds knifiņš no mūsu puses, mēs cokuli iedziļinām tikai 1/2 mm. Es zinu, ka daudz liek tur 10, 15 un 20 mm dziļumā, bet pat cik tagad ir moderni robotiņi, šī ir vienīgā vieta, kur mēs arī saskaņosim, vai nu tiks iedziļināts pa 18, vai nu tad vienkārši šī daļa tiks izvilkta uz āru, un tad attiecīgi arī būs 2 mm dziļumā. Bet pat cik tagad visi izmanto robotiņus, tad, lai robotiņš šeit visu stūrīšu varētu iztīrīt, tad mēs iedziļinām tikai 1-2 mm. Jo pretējā gadījumā, ja iedziļinām dziļāk, tad šajās vietās krājās putekļi, un robotiņš vienkārši tur netiek tai stūrītī klāt. Nu tā, lūk, arī šī mēbele ir gatava.